kamēr esmu ceļā uz pirmo pagriezienu Imolas trasē, pavisam ātri par to, kā nokļuvu līdz šejienei. Šogad es izmantoju nedaudz citu ceļu kā pagājušā gadā un ar pārsēšanos lidoju caur Vīni tālāk uz Boloņu, kas ir apmēram 30 km no Imolas. Līdz ar to nedaudz savādāk nokļuvu Itālijā. Turklāt nokļuvu ar tādu aviokompāniju kā Lauda. Nevis Lauda ir, bet Lauda. Ļoti atbilstoši lidot uz formulu ar šādu aviokompāniju, lai gan jāsaka, šobrīd šai kompānijai sakars ar Nikiju Laudu nav nekāds, un jau ilgāku laiku nav nekāds. Kompāniju nopirka jau diezgan pasen. Ryanair ir dažādas. Tur ir notikušas pārbūves, dažādas pārpirkšanas kompāniju, un faktiski palicis vārds, kas arī turklāt vairāk kārti mainījies. Lauda Air bija, tad tur Austrijas Airlines nopirka, tad pārsauc arī par Lauda Motion, un kas tik vēl nav bijis. Tur procenti piederēja tam, šam un viskaut kam. Izsekot grūti, nav arī svarīgi, es domāju. Bet interesanti, ka pats sākotnējā kompānija, ko nodibināja Lauda, saucās Niki. Un arī šajā lidmašīnā, ar ko es lidoju Boeingā, bija kastes, tieši kur sēž stjuarti, un tad kaut kāds inventārs tiek likts. Kastes virsū ar metāla kniedēm piesistām un logotipu Niki. Tad vēl palikušas vai nu no tiem laikiem, vai arī tas ir kāds īpašs atgādinājums tai vēsturei, kas ir. Tā kā varat šādas detaļas pamanīt. Ko šis ir? Jāsaka, laikam tomēr bēdīgi slavenais līkums pagrieziens Tamburello. Pirmais pagrieziens šobrīd Imolas trasē. Bēdīgi slavenais, es domāju, jūs saprotat, kāda iemesla dēļ šeit notika Ayrtona Sennas avārija. Toreiz gan šis līkums izskatījās savādāk, un tieši pēc šīs avārijas arī tika izveidota šāda S-veida bremzēšanas sistēma, kas mums daudzās trasēs redzam, kas, protams, ļoti izmainīja trasi. Turklāt ne tikai šajā līkumā tas tika izdarīts, iesim tālāk, redzēsim vēl. Bet te abās trases pusēs, gan ārmalā, gan iekšmalā, ir atrodams piemiņas zīmes, protams, arī memoriāls, ko fani var aplūkot par godu Ayrtonam Sennam. Un, ja nu mēs paskatāmies uz modernāku nedaudz vēsturi, tad šeit skaidrs, ka šobrīd arī ir viena no apdzīšanas vietām. Ne pārāk vieglām viennozīmīgi, bet viena no. Jo ir iztaisnots S-veida līkums, kas bija pirms starta finiša līnijas agrāk. Tas nozīmē, ka diezgan gara taisne ir ceļā uz šo pagriezienu. Taisne, kas ir izliekta vidū, bet katrā ziņā veicam ar pilnu ātrumu, pilnu gāzi grīdā, ka tīri teorētiski šeit kaut ko var izdarīt. Pirmais līkums pēc starta arī. Un te noteikti būs interesanti, noteikti būs jautri, te noteikti visiem neatradīsies vieta trasē. Arī Gabriels Bortoleto dodas trases apgaitā ar velosipēdu. Šeit pati arī Sennas avārijas vieta jau krietni tuvāk, tātad Tamburello līkuma izēja, kas agrāk bija ļoti ātrs pagrieziens. Tur tālumā jau redzams variante Villeneuve. Nākamais līkums ir diezgan traģiski vēsturi. Piesim tuvāk arī izstāstīšu. Vēl pavisam ātri par to, kā pārvietojos šeit Itālijā un kur apmetos uz dzīvi pirms gada. Kad es pirmoreiz apmeklēju Imolu, es dzīvoju Boloņā, diezgan veiksmīgi arī Boloņas tātad šajā pusē, diezgan tuvu arī dzelzceļa līnijai. Un izmantoju dzelzceļu kā pārvietošanās līdzekli šeit līdz Imolai, kas ir pietiekami regulāri, pietiekami ērti un ļoti ātrs vilciens, jāsaka, ir Itālijā. Starp Boloņu un Milāno ātrvilciens, kas nedaudz, protams, cita līmeņa
brauc ar 240 km/h lielu ātrumu. Nu, šis vietējais, kas pārvietojas pa šo konkrēto līniju starp Boloņu un Rimini, pa ceļam arī iebrauc Imolā, pārvietojas apmēram 150 km/h. Tagad šogad es dzīvoju mazā pilsētiņā Forlī, nedaudz tālāk uz priekšu, savukārt no Imolas. Tad jābrauc pretējā virzienā, kā teikt, atpakaļ uz Boloņas pusi, bet arī ļoti ērti, maza pilsētiņa, klusa. Nu, vismaz vakar bija. Nezinu, kā būs, kad būs te fani ieradušies lielā skaitā. Iespējams, ka arī tajā pilsētā to varēs just. Bet nu skaidrs, ka pašā Imolā, pašā pilsētā to jūt vislabāk, visvairāk. Šodien gāja cauri no rīta, vēl vecpilsēta bija diezgan klusa. Mēram 20 minūtēs tādā lēnā solī no dzelzceļa stacijas var aiziet līdz trasei šeit Imolā. Ceturtdienas, starp citu, Itālijā ir tirgus dienas. Visās mazajās pilsētās ir tirgus, tur augļus, apģērbus, ko tik nevis kaut ko tirgo. Interesanti, ka sestdienās tas nav kā mums pierasts, varbūt ir brīvdienās. Bet, nu, jāsaka, ka sestdien, svētdien skaidrs, ka šeit būs ļoti daudz cilvēku. Pagājuši gadu bija grūti izlausties pat tajā taisnajā ielā, jo patiesībā ir viena taisna iela, nekur nav jānogriežās. Kā tu izkāp no vilciena taisni prom no dzelzceļa stacijas, tā tu nonāc trasē. Un bija grūti izlausties pat vecpilsētā, cik ļoti tur bija biezs un daudz ar skatītājiem, ar līdzjutējiem faniem, kas, protams, izbauda arī Imolu, un Imola arī ļoti veiksmīgi izmanto šo iespēju. Tur, protams, tirgo visu, ko vien var tirgot. Un visas cenas ir diezgan pamatīgas, pat par elementāram sviestmaizēm es redzēju 12 eiro maksāja, nemaz nerunājot palu, kas vakarā paliekot aizvien dārgāks un dārgāks, jo skaidrs, ka pēc reša alus tu jau vairs neskaties, kāda ir cena. Tagad esmu variante Villeneuve, tur augšā kalnā Ferrari, milzīgs karoks, baneris. Šajā līkumā, tajā pašā nedēļas nogalē, kad gāja bojā Senna, avarēja Ronalds Ratzenbergers, arī milzīgā ātrumā lūza simtek priekšējais antispāns, un faktiski arī zibenīga nāve iestājās pēc trieciena barjerās. Nu, arī toreiz šis līkums izskatījās savādāk, tieši tāpat kā Tamburello. Viņš bija ļoti lēzens, ārkārtīgi lielā ātrumā veicams, un tieši tāpat kā Tamburello arī šis līkums pēc 94. gada traģēdijas vairs nav tāds kā iepriekš. Arī šeit uztaisīt šis S-veida bremzētājs, kas padarīja trasi krietni drošāku viennozīmīgi, taču skaidrs, ka pazuda kaut kas no tās, un tā bija tāda tendence arī tajos gados visas trases tādā veidā padarīt drošākas, izveidojot šādas S-veida bremzētājas. Bet nu, kopumā jāsaka, ka Imola tomēr ir ierobežota ar to, kur tā atrodas. Tepat aiz barjeras atrodas arī upe, tā kā nekādas lielākas drošības joslas izvietot un uztaisīt nevarētu, pat ja gribētu. Protams, arī pakalni, kas ir apkārt, ierobežo to visu situāciju, taču nu, šī ir vecā trase ar pavisam citu auru, un es domāju, ka mēs nevaram sūdzēties par šo trasi. Mēs varam sūdzēties par to, ka mēs vairāk šeit nebūsim, jo pēc gada izskatās, ka Imola nevis izstāst, bet vēl noteikti pamet kalendāru. Varbūt tā atgriezīsies kaut kādā brīdī, kā tā atgriezās tagad. Covid iespēja citiem, krīze citiem iespēja, paver šādas situācijas. Nu, varbūt notiks kādai trasē, kādas problēmas radīsies. Iespējams, ka Imola būs viena no pirmajām rindā, kas būs gatava atkal uzņemt Formula 1. Tossa līkums, tālākais līkums trasē, tas mazais knibītis, kas ir pašā galā. Un jāsaka, arī augstākais punkts trasē būs tepat aiz līkuma. Un es nezinu, cik to var nolasīt ļoti video un cik to var ļoti saprast arī TV translācijās, bet arī šeit ir pietiekams kāpums un kritums, ko patiesībā es atzīšos televīzijā nekad neesmu īsti sapratis. Taču tajā brīdī, kad es uz vietas, tad tomēr redzi, cik nopietnas tas kauns. Ņemot vērā, ka es vispār nāku no zemieņu zemes, kas ir Latvija, būsim godīgi, mēs saucam kalnus par kalniem, knapus pakalniņus, pauguriņus. Tad šeit jāsaka, nu, ir
krietnas kalns. Es domāju, te būtu slēpošanas trasa labajā pusē uztaisīt Latvijā. Šā kalnā ir nākamais līkums Kurva Piratella. Faktiski tur būs tas pats augstākais punkts šajā trasē. Un salīdzinot, tad Austrija laikam, vismaz manā pieredzē, ir bijusi tā trasa, kur lielākais šoks par to, cik pamatīgs kāpums ir augšā kalnā uz 3. pagriezienu. Nu, tie tomēr ir Alpi vai gandrīz Alpu piekāja. Nu, lūk, arī Valtteri Bottas, kā vienmēr, viņš pilnīgi visas trases izbrauc. Nu, redzam, arī viņam nemaz tik raiti neiet uz priekšu pret kalniņu mīties. Pilnīgi noteikti. Liams Lawsons divreiz pabrauc garām, jo aizbrauc pretī, apgriezās un aizbrauc pretī saviem sacīkšu inženieriem, lai pagaidītu viņus. Kāpēc es nestāstu šajā video apskatā, ja tā to var nosaukt, kaut ko aktuālāku, jo šis vairāk ir laikam par pašu Imolu, par pašu Itāliju stāsts. Visu aktuālais no šīs nedēļas nogales patiesībā nonāk diezgan operatīvi Patreon lapā, gan audio formātā, foto formātā, mazāk varbūt rakstiskā formātā, arī video tagad, pilnīgi noteikti. Tā kā tur varat meklēt tādas aktuālākās lietas, problēmas, intrigas no šīs nedēļas nogales, kas ir ļoti daudz šobrīd, jāsaka, gan tehniskās, gan emocionālās pāris piltiem. Bremzēšana pirms pagrieziena Kurva Piratella, un tāpēc trajektorijām un melnajām līnijām no riepām var ļoti uzskatām redzēt, kādai ir jābūt trajektorijai. Nu, tās ārmalā, tās ir kļūdas, ļoti sāpīgas droši vien un ļoti dārgas kļūdas bijušas. Ļoti daudz tagad, starp citu, izskrien trasi. Tā ir tāda jauna tendence. Pamazām visus to ir pavilkušies. Es neesmu pagaidām par to domājis. Nav tā, ka es esmu ar skriešanu uz jūs, viss kārtībā, bet man patīk laikam labāk izstaigāt un, godīgi sakot, arī es esmu visās trasēs, kurās bijis, kā akreditēts žurnālists, arī viss izgājis. Tas sākās jau 2012. gadā Itālijā, Moncā, un tas piedzīvojums izejot trasi bija tik ļoti prātā paliekoši, ka tas bija absolūts obligāts uzdevums iziet trasi. Nu, un tādas iespējas par laimi Formula 1 piedāvā joprojām. Jā, ir visiem, kam ir pieeja. Padokam faktiski arī ir konkrētos laikos pieeja trasē. Protams, konkrētos laikos, kad trasa ir atvērta, to var izdarīt, bet arī līdzjutējiem tādas iespējas ir galu galā pēc sacīkstes nokļūt trasē, vai visu trasi gluži iziet, tas atkarīgs droši vien arī no organizatora, no pašas trases lielā mērā. Nevienmēr tas ir iespējams, bet tur, kur tas ir iespējams, nokļūt trasē noteikti izmantojiet. Ir jāredz tūmā un klātienē tas asfalts, tas platums, tā smarža galu galā, kas uz karsta asfalta pēc tam, kad tur ir izbraukušas mašīnas, Formula 1 mašīnas, atstājuši riepu gumiju un eļas un degvielu kaut kur. Tas viss ir jāizsmaržo un jājūt tūmā. Tāpēc, ja jūs braucat uz vietas, lai to klātienes efektu paņemtu līdzi, kaut vai kā smaržas atmiņu. Te jau pavisam cita ātruma, pa kalnu uz leju. Tur tālāk ir Kurva Aku Minerāli, viens no interesētākajiem, tehniskākajiem līkumiem Imolas trasē, kur arī Leclerc savā komandas māju posmā sapinās meistarībā savulaik. Arī, starp citu, mainīts profilējums ir šim līkumam, lai padarītu to drošāku. Pavisam īsi par to, kāpēc tad Imola zaudē vietu kalendārā. Skaidrs, ka ļoti daudz šobrīd grib trases kalendārā un gatavs maksāt ļoti lielu naudu. Un tas arī ir būtiskākais iemesls pilnīgi noteikti, un ņemot vērā, ka Itālijā ir divas sacīkstes šobrīd
Nav tā, ka Itālija varbūt nebūtu pelnījusi divas, ņemot vērā, kā šeit pazīst un saprot un interesējas par motorsportu. Taču no finanšu viedokļa tas īsti nav paceļams un panesams, un Monza skaidrs, ka tomēr būs un ir prioritāte absolūtā. Turklāt, kā jau minēja Imola, tomēr šobrīd izskatās ir un paliek mazliet par šauru modernai Formulai 1, un es šeit nerunāju tikai un vienīgi par trasi kā tādu, par trasi konfigurāciju, par pašu asfaltu braucamo. Es runāju par visu riņķī, visu apkārt, arī skatītājiem, tām masām, kas šobrīd ierodas, te pamazām paliek par šauru. Ja turklāt uzlīs lietus, tad viss šī teritorija pārvērš par pamatīgu dubļu peļķi, kā tas ir bijis, un tad tā pieredze nav nemaz tik jauka un jautra, lai gan piedzīvojums noteikti paliks ilgi atmiņā. Un to varam pat mēs, žurnālisti, just pilnīgi noteikti, jo tagad pēdējos 2 gadus arī preses centrs ir iznests ārpus padoka, tātad tas atradās padoka sākumā, galvenajā celtnē. Tagad tur ievācies ir Paddock Club, tātad VIP viesu pasākums, kas tiek nests plašumā un kur Formula 1 pelna naudu, un mēs, attiecīgi žurnālisti, esam nolikti, gribētu teikt, teltī, vismaz pagājušajā gadā tā bija tāda liela, milzīga telts trases iekšpusē. Tas nozīmē, ka mums uz Paddoku jāiet apmēram 5–7 minūtes ar kājām caur tuneli no trases iekšpuses. Šogad tā telts, kā es tā ņirgājoties nedaudz saku, ir tomēr uzlabot ļoti ievērojami, un es neko nevaru sūdzēties patiesībā par Imolas organizatoriem. Un Džordžs Rasels izdomājis, ka tomēr nemīsies, bet līdz te ir, starp citu, abās pusēs trasē, tā kā gaida arī pilots, braucam garām. Jā, bet esam preses centrā, kā es teicu, es absolūti nesūdzos, mums ir absolūti pilns servis, šogad ir krietni arī modernizētas pati tā telpa, mūs tur baro 2 reizes dienā, pusdienas ir vakariņas, tātad tikai brokastis nav, turklāt ir visu laiku kafijas, sulas, viss kaut kas pieejams preses centrā, un pilnīgi noteikti citās trasēs nav tik augsts līmenis apkalpošanā vai daudzās nav, teiksim tā, ir tādas, kur arī ir tur līdz, teiksim, nāko, kuras būšu pēc nedēļas. Tur pilnīgi noteikti par žurnālistiem tik ļoti nerūpējas, kā tas ir šeit Imolā. Tuvojamies varianta Alta, ar ko šis līkums ir interesants. Es šobrīd, ejot kājām, tātad atrodos, mans acu augstums ir apmēram 1,80 m virs zemes, un es knapi redzu līkuma izēju, gan arī faktiski neredzu. Pilots sēž vēl krietni zemāk, un, kā arī var spriest pēc nosaukuma, šis līkums atrodas uz kalna virsotnes. Tas nozīmē, ka līkuma ieeju pilots redz ļoti labi šo pirmo tuvo kerbu, savukārt to, kas ir tālāk, to pilots zina nojauši pēc tā, kā viņš ir braucis iepriekš šeit, droši vien daudz simtiem reižu un arī simulatorā, bet patiesībā neredz. Tātad tas tomēr ir uz kaut kādu nojaušanu, intuīciju, bet ne faktiski fiziski redzot šo pagriezienu. To viņš ieraug pēdējā brīdī, turklāt tādā ātrumā tuvojoties, skaidrs, ka tur ir sen pa vēlu kaut ko mainīt. Nekas tas vairs nav izdarāms. Līdz ar to tādi līkumi nav īpaši daudz, bet tāpēc arī šie pagriezieni ārkārtīgi tehniski, pietiekami sarežģīti sevišķi braucējiem, kas nav šajā trasē braukuši. Kopš varianta Alta, tikai pa kalnu uz leju. Un šeit būs straujākais kritiens lejā uz pēdējiem 2 līkumiem, kurva Rivaca, tātad Rivaca 1 un Rivaca 2. Pēdējie līkumi šajā trasē, kas arī pavisam nedaudz izmainīti, arī modernajā laikā. Šobrīd tā 90 grādus pagriezieni. Tīri teorētiski arī šeit, pirmajā Rivaca pa kalnu uz leju, ir iespēja vismaz mēģināt apdzīšanai. Pārāk daudz neesam Monzā, es esmu Imolā. Nedaudz jūg, protams, ir Itālijas otras, kam nevajadzētu notikt patiesībā. Bet Imolā diezgan daudz apdzīšanas, izteikts apdzīšanas vietas nav, un tas būs tas interesantākais arī šajā nedēļas nogalē patiesībā. Cik ļoti izmaiņas mums, ko piedāvās Pirelli ar riepām, nodrošinās iespēju pirmkārt atšķirīgām stratēģijām un otrkārt arī apdzīšanām. Baltā līnija nosaka
trases robežas. Redzat, ka baltā līnija šeit ir uzkrāsota uz skerba, un tālāk jau tā atgriežas savā oriģinālajā vietā. Tas tiek darīts tādēļ, lai tiklīdz pilots šķērsos šo balto līniju ar visiem 4 ritiņiem, pilnīgi skaidrs, ka viņš nonāks labajā pusē jau ar labās puses ritiņiem akmentiņos drošības joslā, un tas dabiski viņu palēninās, tur nevajag nekādas sodas un neko vairāk. Ja to balto līniju atstātu oriģinālajā vietā, šeit uz asfalta malas, pilots varētu izspakt sveikā cauri šķērsojot balto līniju, bet īsti neaizķeroties šajā drošības joslā. Tā kā šis ir viens no variantiem, kā izvairīties no varbūt nevajadzīgiem 5 sekundžu sodiem, bet pilots tiek dabiski aizkavēts trasē. Te arī Imolas trase lēnām tuvojas savam finišam un līdz ar to arī kārtējam startam, kā tas ir parasti tur, kur ir finiša līnija, turpat jābūt starta līnijai. Līdz ar to man ekskursija pa Imolas trasi pamazām arī tuvojas beigām. Šeit pa labi ir redzams arī padoks atbalsta sērijām Formula 2 un Formula 3 sērijas. Arī šajā nedēļas nogalē, tā kā ļoti daudz ko redzēt, daudz sacīkstes. Nu un kopā tagad 4,9 km pa šo trasi ir noieti. Lēnām boksceliņā došos iekšā, atgriezīšos arī es padokā. Tā kā, ja patika šāds apskats, droši rakstat komentāros un droši padalieties ar savu pieredzi trasē. Droši vien, ka daudziem no jums nav izdevies šādi iziet Imolas trasi, bet savukārt man nav iespēja bijusi sēdēt tāda veida tribīnēs, kā šeit ir Imolā. Tā kā katram sava pieredze, kā jau teicu, dalieties un tiksimies nākamajos apskatos. Però sta andando verso la vittoria, perché comunque ha superato perfettamente la rivazza. Vediamo 2 secondi e 33, vediamo un po' il risultato. Veramente ragazzi, si sono allenati abbastanza. Adesso si fa sul serio, 2 round cronometrati, 2 rounds to set the fastest pit stop.